Dārgie draugi, esiet sveicināti Kreditējā. Ar mani šodien kopā ir apvienība no Bauskas puses. Viņus sauc arī par Bauskas svēto trīsvienību grupa Bekars. Jānis, Armands un Varis tālākajā frontē. Par nosaukumu runājot. Labi, izrunā kā izrunā. Kāpēc šis nosaukums? Varbūt tā ir kaut kāda abreviatūra, kas raksturo kaut ko. Nē, tas ir īsts vārds. Tātad, tas ir mūzikas jēdziens. Bekars nozīmē. Bekars principā atceļ zīmes, atceļ bemols, diezus. Mēs to esam pārvērtuši tā, ka mēs atceļam robežas. Mūzikā un visam pārējiem. Pirmo reizi dzīvēs kaut ko tādu dzird. Es domāju, ka arī arī šo uzzinās. Runājot par šo te brīnišķīgo albumu, kas šeit redzams, es varu izteikt minējumu, ka pēc gadiem 30 viņa cena varētu būt kaut kāda 1,5 miljonu eiro. Jo šis zvaigžņotājs albums slēp visas grupas notikumus. Kāpēc jums ir albums? Es pat nezinu, kad viņš reāli radās mums. Ļoti sen atpakaļ. Es biju pilnīgi aizmirsis. Pameklējām, Jānis atrada savā, kur tu atradīji? Savā pirtiņā. Sekcijā stāvēja albums, un tur ir visas vecās bildes. Man liekas, arī tas varbūt bija kaut kā nedaudz joks, ka tas ir mūsu pirmais albums. Mēs pat vēl nebijām, man liekas, radījuši nekādu mūziku. Mums bija cits pirmais albums. Pirmajā koncertā mēs paņēmām mazu albumu, salikām bildes, un visiem mums bija 9 mēneši, mēs darbojāmies, tā bija 7. klases beigas, un mēs stāstījām visiem, mums ir albums pirmais, un vienkārši beigās gāja pa zāli, rādīja bildes. Mums jāiet uz domu, mums ir mēģinājums, mums ir jāzvana tur Līgai no Bauskas kultūras, mums ir par dāvanām jāpadomā, vēl mēģinājumi, jābrauc uz Andreju ostu. Viss kaut kas jāsāra. Mēs tam piegājām ļoti nopietni, Mums ir jābrauc uz Andreju ostu. Var sakot skaidrs tas, ka albums maksās lielu naudu. Un minēja, ka jūs sākāt jau ļoti sen. Kā jūs sanācāt kopā? Mēs sanācām jau pavisam sen. Mēs ar Armandu jau kopš bērnu dārza laikiem esam kopā, iepazināmies, ka 3 gadi mums bija. Vārds pienāca 2. klasē, un kā mēs nonācām līdz mūzikai vispār. Man liekas, tā bija vairāk mana tāda ideja, kad vajag taisīt kaut kādu grupu, un kad gribējās kaut ko spēlēt, gribējās kaut ko darīt, un es zināju, ka mums grupā ir viens bundzinieks, un es arī tajā laikā, mēs mācījāmies kopā Bauskas mūzikas skolā, sitam instrumentu klasē. Es spēlēju arī ģitāru, un es domāju, Jānis spēlē bungas, taisīsim grupu. Mums bija vēl viens grupas dalībnieks, viņš spēlēja klavieres, to mēs arī piesaistījām. Tā mēs sākumā pirmo koncertu nospēlējām trietā, bez basa, un tad jau pievienojās mums večuks klāts. Uztaisam 10 sekundžu piekunskrien debesīs. Kaut kādu izpaņemot gabaliņu vien. Aiziet. Piekunskrien debesīs, mosties brāl jau rīts, ko ziemeļvējš atnesīs. Pērkonu vai dziesmu. Cik jūs būtu maksājuši par savu pirmo koncertu kā apmeklētāju? Mūsu pirmais koncerts bija par ziedojumiem. Līdz ar to cilvēki varēja nākt un iedot, cik viņiem šķiet mēs esam pelnījuši. Cik bija? Atceraties? Cik tur bija? Tas gan nebija mūsu pirmais koncerts. Pirmais pastāsts mūsu organizētais koncerts bija, mēs 9 mēnešus bijām spēlējuši. Cik mēs savācām? Vispār nebija slikti. 200 eiro, man liekas, mēs savācām. Lielākā nauda, ko es biju redzējis. Kāds wow! To laik bija kādi 15, 16. Jā, nav slikti. Kā jūs savā saimniecībā ģimenē sapratuši par naudu? Ienāks 10 000. Ko tagad darīt? Jā. Kurš vairāk notis nospēlēs skaitam? Nē, līdz šim mēs esam dalījuši vienkārši visu vienādās daļās. Mums ir tāds, katram ir savs ieguldījums kaut kādās situācijās. Katrs viens no mums vairāk atbild par menedžmentu, cits ir tieši mūzikā, producēšanā un varbūt kāds vairāk vārdiem piesaistās. Un tad mēs tāpat un godīgi izdomājam, mēs visi ieliekam līdzīgu efortu šajā grupā. Tā, lai neviens nebūtu apbežots. Tā, lai visi jūtas godīgi. Ja mēs uzvarēsim šos 10 000, taisīsim studiju, taisīsim ierakstu un mēģinām telpu, kā arī pirms tam teicu, kur varēsim gan spēlēt paši, gan arī varbūt izīrēt kādam citam. Jums ir kāds kopīgs mērķis, kur jūs šobrīd liekat Bekars krājkontā? Un kam jūs krājat, piemēram, šobrīd? Mums ir, mēs diezgan ilgi jau atliekam kaut kādu summiņu no koncertiem pārsvarā. Cik procentus? 10. Teiksim, 10, piemēram, jā. Un mums tas šī brīža mērķis ir uztaisīt
mēģinājumu telpu, studiju tā kā vienā. Kur mēs varētu gan mēģināt, gan ierakstīt dziesmas. Veči, sarunas noslēgumā, ko jūs gribētu iedot kādu vēstījumu skatītājiem, visiem jūsu faniem, topošajiem faniem, bijušajiem faniem? 3 un 4. Balso par mums, jā! Mēs to palaizām, finālā mēs iekļuvām, ejam pati labākā visā Latvijā.